cienījamie līdzstēji, šodien 18. februārī Arēnā Rīga Rīgas Dinamo aizvadīja savas 9. kontinentālās hokeja līgas pēdējo 60. regulārā čempionāta spēli. Nu, diemžēl šajā sezonā neizdevās mums sasniegt play-off zonu, bet cīnījās spēlētāji no pirmās līdz pat pēdējai spēlē un arī pēdējā spēlē, lai arī mūsu pretiniekiem šovakar komandai Neftikhimik no Nižņikamskas arī play-off vilciens jau bija aizbraucis. Es domāju, ka abas komandas vēlējās klātesošajiem vairāk nekā 8000 spēlētāji, kuri atnāca atbalstīt savējos Arēnā Rīga, parādīja teicamu un skatām hokeju. Lai arī pirmie spēles pirmās trešdaļas viducī vadībā izvirzījās mūsu pretinieki, Rīgas Dinamo parādīja raksturu un Lauris Dārziņš guva otrajā spēlē savus trešos vārdus pēc kārtas un rezultāts 1-1 jau pirmās trešdaļas 13. minūtē. 2-1 pirmās trešdaļas 19. minūtē uz rezultātu tablo uzgriež Guntis Galviņš. Nu ko, lieliskas emocijas un tiešām klātesošie līdzjutēji varēja ar baudu atbalstīt mūsējos arī spēles turpinājumā. Tiesa gan otrās trešdaļas viducī viens no ziemeļamerikāņiem pretinieku rindās izlīdzina rezultātu 2-2. Rezultāts 2-2 paliek arī pēc spēles trešās trešdaļas un arī pēc nospēlētām 5 spēles papildlaika minūtēm, kad spēlētāji laukumā spēlē 3-3. Nu ko, saldējs ēdiens visiem līdzjutējiem, kuri bija atnākuši atbalstīt savējos un pēc spēles soda metānos šoreiz veiksmīgāk izrādās Rīgas Dinamo spēlētāji un uzvaras vārtus, pēdējos vārtus 9. sezonas izskaņā gūst Filips Toluzākovs. Un lūk, mūsu uzmanībai intervijas gan ar Miku Indraši, gan ar Filipu Toluzākovu, gan arī ar Aleksandru Jerofējovu. Pēdējo 9. kontinentālās hokeja līgas sezonu Rīgas Dinamo ir noslēguši ar skaistu uzvaru pret Nižņikamskas Neftikhimik. Miks Indrašis, Filips Toluzākovs, Ļubigaj Fila, Aleksandrs Jerofējovs, Pahaģi. Pēdējā spēle nedaudz jau, protams, ir bēdīgs noskaņojums, bet labs noskaņojums ir ar to, ka uzvarējām. Kā bija spēlēt pēdējo spēli? Ar kādām sajūtām sākāt, ar kādām sajūtām aizvadījāt? Es jau vienīgi pateiktu to, ka man ļoti garšo ceru pelmeņu. Paldies. Jo? Paldies par sezonu. Vai principiāli bija tiešām, ja tā nopietni runājam, pateikties līdzjutējiem par sezonu tieši ar uzvaru? Nu, sanāca tiesa gan papildu laikā, nē, bet pēc spēles soda metienos, bet uzvaru ar uzvaru. Protams, vienmēr patīkam uzvarēt, lai kā tā situācija izvērtās šogad. Īsti nekonkurējām, varbūt to 8, bet uz labām emocijām mēs pabeidzām. Vismaz prieks, ka skatītāji bija atnākuši un atbalstīja mūs tā vai šitā. Ceru, ka nākošais nāks tāpat kā šis pēdējo spēle, un es domāju, ka нākošais būs pavisam cits hokejs. Молодец, Тео! Фила, еще один сезон здесь в Риге мы завершили, 9-й по счету. Для тебя это был первый, посмотрев на весь сезон, каким он для тебя был? Сложно. Таким, с переменным успехом. Что показал, что надо работать больше, и победы придут. Последняя игра для Нефтехимика тоже, уже поезд в плей-офф уехал, для нас тоже, но насколько принципиально в последней игре показать хорошую игру и в конце порадовать болельщиков победой? Ну, конечно, мы играем дома и ради болельщиков, и мы обязаны были сегодня показать хорошую игру, и чтобы болельщики запомнили нас в этом году на положительной ноте. Поэтому постарались выложиться по полной и продлили все удовольствия, овертайм буллеты для наших болельщиков. Победа принципиальная была над Нефтехимиком? Над всеми командами надо побеждать. Принципиальные все игры. Мы выходим в майках с фамилиями, с эмблемой клуба, поэтому надо выходить и играть только на победу. Победный буллит, знал, что будешь делать? Ну да, первый раз не получилось с обыгрышем и поменял немного подход, решил бросить, потому что ждал вратарь, что буду обыгрывать. А расскажи, какие эмоции переполняют игрока, когда ты выходишь, идешь 1 на 1, забрасываешь и просто взрываешь всю арену? Ну, приятно, когда забрасываешь, эмоции, это волна эмоций вместе с болельщиками. Приятно внутри, так радость, не знаю, круто, круто. Ладно, ребята, удачи в следующем сезоне.